Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji! Ar jums šovakar Skaidrīt zaļā priedīt. Šī vakar tēma ir piesārņojums Baltijas jūrā. Vai esat lietas kursā, ka 6% Baltijas jūras ir mirusi? Tajā pārmērīgi vairojas āļģis. To izraisa pārlieku lielais piesārņojums ūdenī. Aptuveni 20% piesārņojumu rada mājsaimniecības, notekūdeņi un tajos esošie fosfāti. Vai esat gatavi, ko darīt lietas labā? Lietojiet pašgatavotus tīrīšanas līdzekļus. Arī tu vari samazināt piesārņojumu Baltijas jūrā. Došu dažus piemērus. Jūs varat lietot olīveļu, etiķi, citronu skābi, ēteriskās eļļas, citronu, sodu, ikdienā sastopamo ūdeni un lupatiņu. Informāciju par receptēm varat iegūt internetā. Mazgāsim veļu, nevis Baltijas jūru. Man taču kaut kas ir jādara, lai samazinātu piesārņojumu Baltijas jūrā. Pameklēšu kaut ko internetā. Nu, es izmantošu dabai draudzīgus līdzekļus. Nepieciešamās sastāvdaļas, lai iztīrītu māju dabai draudzīgi. Tīrīšanas līdzeklis stiklam. Kurš tas varētu būt? Etiķis ar ūdeni efektīvi tīra stiklu un stikla priekšmets. Izmantošu sodu un ēterisko eļļu. Man grīda būs tīra un smaržīga. Arī mēbeles varēšu nopilēt dabai draudzīgi, sajaucot 4 ēdamkarotes citronu sulas, 3 ēdamkarotes ūdens. Un arī 2 ēdamkarotes olīveļu. Šī visu varam secināt. Viss, kas mums ir nepieciešams, ir tikai etiķis, soda un citrons, jo ar to mēs varam iztīrīt gandrīz jebko.